1. gan 7. kanālu, un šovakar raidījumā 1-pret-1 pēc panorāmas saruna ar ģenerālu prokuroru Eriku Kalnmeieru. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos! Esiet sveicināti kultūras ziņās. Nedēļas nogalē otrā Eiropas kultūras galvaspilsētā 2014 Zviedrijā Ūmeo pilsētā tika atklāts kāds unikāls muzejs, kurā apmeklētājiem ir apskatāmi vairāk nekā 300 retu, leģendāru un arī ļoti dārgu instrumentu elektriskās ģitāras. No Ūmeo stāsta Ieva Rozentāle. Ģitāru muzeju Ūmeo ierīkojuši Dvīņu brāļi, kuru aizraušanās ar ģitārām sākās jau 10 gadu vecumā, kad abi kolekcionēja efektīgas ģitāristu bildes 60. gadu sākumā. Tagad brāļi atvēruši ekskluzīvu privātu muzeju kādā senā skolas ēkā Zviedrijas ziemeļpilsētā. Te mums ir Gibson Flying 59. gada ģitāra, ārkārtīgi reta. Kad tā tika radīta, ļaudis nemaz to negribēja pirkt, sakot, ka tā ir neglīta, un to ielika skatlogā, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Te, līdzās leģendāru roka zvaigžņu instrumentiem, izstādītas ikoniskas Gibsona, Fendera un citu firmu pirmās elektriskās ģitāras. Līdzīga muzeja nesot ne Eiropā, ne Amerikā, apgalvo Dvīņi. Mēs nekad to nebijām plānojuši. Mēs vienkārši pirkām ģitāras, jo tās mīlam. Mums nebija nekādas vajadzības tās rādīt cilvēkiem, bet, kad uzradās šī projekta ideja, mēs visi ar to aizrāvāmies. Pat neticējām, ka to tiešām var izdarīt. Mums te ir vairāk nekā 300 ģitāras. Mums bija 450, bet 150, kas bija mazliet lētākas, mēs pārdevām, lai nopirktu dažas patiešām dārgas. Šajā ģitāru paradīzē atrodas veikals un arī mūzikas klubs, kurā viesojas arī Anna, latviete, kas dzīvo Ūmeo. Ģitāras muzejam ir ļoti grūts uzdevums arī no tā viedokļa, ka viens ļoti populārs underground klubs, faktiski centrālā labākā vieta pilsētā, Skarinska, tika aizvērta neilgi pirms šī gada, un šobrīd viņi it kā ir pārcelt uz šo ģitāras muzeju. Vai viņiem izdosies atjaunot tur to atmosfēru, kas bija? Es nezinu, vai tas būs bet man šķiet, ka tas varbūt būs kaut kas cits, bet katrā gadījumā man patīk. Tu dosies uz turieni? Es domāju, ka vispirms, es biju vakar redzēju, ka viņi atklāja, bet pirmā reize es domāju, ka es došos jau šovakar, jo šovakar es eju uz operu, uz koncertu, un pēc tam es došos turp. Muzejā var apjukt no informācijas daudzuma. Brāļi neatklāja, cik maksā dārgākā ģitāra, bet kā no enciklopēdijas bēra faktus par ģitārām. Un šī ir vissvarīgākā ģitāra elektrisko ģitāru vēsturē, jo toreiz, kad Kleptons ar Džonu Meilu rakstīja albumu Blues Breaker, viņš pirmo reizi uzgrieza ģitāras skaņu tik skaļi, ka tā tika kropļota, radot jaunu skanējumu. Tā ir neiedomājami reta ģitāra, brīnišķīga, lai spēlētu. Tā kā Ūmeo iedzīvotāju vidējais vecums ir vien 38 gadi, jo pilsētā atrodas vairākas universitātes, ģitāras muzejs visdrīzāk kļūs iecienīta vieta, piesaistot nevien vietējos, bet arī tūkstošiem ģitārspēles fanu no visas pasaules. Ieva Rozentāle, Gvido Zilūzis, Latvijas televīzija. Kinoļaudis ir iemesls sarosīties. Nacionālais kinocentrs ir izsludinājis filmu projektu ražošanas